Labdien! Tas tiešām ir brīnišķīgi, ka ir aizsākt šī kampaņa. Es ļoti ceru, ka mūs sadzirdēs pēc iespējas lielāks cilvēku loks. Un, lai nu kurā jautājumā mūsu valstī likumdošana ir labi sakārtot, tas ir tieši par šiem smēķēšanas ierobežojumiem. Tāpēc šobrīd ir īstais brīdis kļūt katram no mums atbildīgam un sociāli aktīvam. Un pirmkārt ar savu darbību, ja cilvēks smēķētājs, neapdraudēt pārējos. Un vecākiem kļūt atbildīgiem un nepieļaut, ka viņu bērni tiek apdūmoti. Un ir jāsaprot, ka, protams, ir slikti, ja smēķē jebkurš no ģimenes locekļiem, bet daudzkārt sliktāk ir, ja smēķē māmiņa. Smēķēšana ir faktiski viena no lielākajām atkarībām, un ja cilvēks reizi sācis smēķēt, tad atmest tiešām ir grūti. Un tāpēc prātīgākais ir nesākt. Kā jau Māra teica, ir stilīgi nesmēķēt, un prātīgākais ir nesākt. Bet, ja ģimenē māte smēķē, tad, diemžēl, varbūtība, ka arī meita smēķēs, sevišķi meita, ir 5 reizes lielāka. Un otrkārt, tā dzīvē sociāli ir iekārtots, kad ar bērnu vairāk laika pavada kopā mamma. Un līdz ar to, ja mamma smēķē, tad šī viņas gan sekundārie cigarešu dūmi, tad viņi smēķē bērnu klātbūtnē, gan terciārie cigarešu dūmi. Tas ir tas, kas ir māmiņas izelpā pēc cigaretes izsmēķēšanas vēl vairākas stundas. Tie ārkārtīgi apdraud bērnu. Tāpēc faktiski pirmais, par ko mēs cīnamies, ir par to, ka, ja ģimenēs ir bērni, ģimenes locekļi nesmēķē. Gan lai ar savu piemēru pozitīvi ietekmētu bērnus, gan lai neatstātu negatīvas sekas uz bērna veselību. Un tā tad ir jāsaprot, ka pirmkārt bērns ir daudz jūtīgāks pret pasīvo smēķēšanu. Un pasaules dati, es ceru, ka Latvijas dati ir drusku labāk, jo tie pasaules dati ņem vērā arī mazattīstītās valstis. Pasaules dati liecina, ka tieši no mājās, no pasīvās smēķēšanas mājās ciešas vairāk bērnu. Un kāpēc bērnam tas ir bīstamāk kā pieaugušajiem? Jo bērns elpo ātrāk kā pieaugušais. Un tātad tas nozīmē, ka viņš salīdzinoši īsā laika vienībā uz kilogramu svara ieelpo daudz vairāk indīgo kaitīgo vielu. Bērna organisms nav nobriedis, un šīs indīgās vielas uz bērna organismu atstāja daudz negatīvākas sekas un daudz, teiksim, ātrāk visas šīs problēmas attīstīsies. Vēl ir jāņem vērā, ka, ja cilvēks smēķē telpās, tad visas šīs indīgās vielas nosēžās ar putekļiem uz grīdas, viņas nosēžās uz visām rotaļlietām. Mēs labi zinām, ka mazajiem bērniem ir princips, kas rokā tas mutē. Tātad viņi šīs indīgās vielas dabū atkal vairāk kā pieaugušie. Un ir objektīvs rādītājs, tas ir kotinīna līmenis urīnā, tātad pēc kur var noteikt, cik daudz nikotīna ir uzņēmis cilvēks. Un tātad bērniem, kuri ir pakļauti pasīvai smēķēšanai, šis kotinīna līmenis ir pa 70% augstāks nekā pieaugušajiem. Un, diemžēl, mēs tūlīt runāsim par vienu Amerikā veiktu pētījumu. Izrādās, ka arī pie neliela šī kotinīna līmeņa nozīmē, ka varbūt mājās nesmēķē bieži un daudz, bet pat tad, ja šis līmenis ir neliels, tāpat ir negatīva ietekme uz bērnu veselību. Un tātad, kas ir galvenās problēmas, kas apdraud bērnus, kuri pakļauti pasīvai smēķēšanai? Tātad, jau no 70. gadiem ir apkopota dati vairāk kā par 70 pētījumiem, kuros ir apkopot dati par 10 000 bērnu, un ir pierādīts, ka par 60% biežāk šie bērni slimos ar bronhītiem, bronhiolītiem un dziļo elpceļu infekcijām. Ja ģimenē kāds smēķē, tad pieaug tāda traģēdija kā zīdaiņa pēkšņās nāves sindroms. Tas nozīmē, ka zīdainīši līdz 3 mēnešu vecumam var mirt pēkšņi it kā bez redzama iemesla. Un tātad, ja ir pasīvā smēķēšana, šis risks dubultojās. Ja ģimenē ir noslēdz uz alerģijām, tad bērniem, kuri pakļaut pasīvai smēķēšanai, daudz biežāk būs ar sēkšanu un ar asmu saistītās saslimšanas. Tāpat arī it kā sīkums, bet pasīvai smēķēšanai pakļautie bērni daudz biežāk slimo ar vidusceļu iekaisumiem. Tas nozīmē, ka viņiem biežāk jālieto antibiotikas. Antibiotika lietošana nozīmē sabojāt imūnā sistēmu. Tad būtībā pasīvā smēķēšana nodara milzīgu kaitējumu bērnu veselībai. Un par ko, teiksim, citu var teikt, jā, man bērni neslimo, bet ir veikti plaši pētījumi, kur pierāda, ka pasīvai smēķēšanai pakļautie bērni, ka viņiem ir problēmas ar šo mentālo attīstību, ar psihomotoru attīstību. Šiem bērniem ir sliktākas sekmes skolā, viņiem grūtāk ir iemācīties lasīt, viņiem ir sliktākas rēķināšanas prasmes. Pasīvai smēķēšanai pakļautiem bērni biežāk ir ar depresijām un trauksmainību, un, lai cik dīvaini nebūtu, pasīvai smēķēšanai pakļautie bērniem ir biežāk neattaisnot stundu kavējumi. Un
Es domāju, jā, ka laikam... Lūdzu, rakstiet par to. Un būtībā tas ir tas, ko mēs varam novērst. Ja? Tad tas ir ļoti viegli novēršams. Sākumā nesmēķējam bērnu klātbūtnē, un tad pieaugšie paši atmet smēķēšanu.